Šitus gan ir ērti. Nu, jā, nokrāsas, kā jau tas ir pierasts John Deere salonā. Nu, John Deere laikam bišķi draudzējās ar New Holland, līdz ar to tiecīgi tūras mehānisms padodās salīdzinoši līdzīgi. Jā, nu, kombains, protams, ir arī aprīkots ar visām iespējamām funkcijām, lai iestādītu galvenos startu uzstādījumus, tālāk, lai pēc tam ņemt un vadīt gan hederi, gan tītavas, gan arī visus vējus, svērumus rotoriem un arī attiecīgi visu, kas ir saistīts ar kūšanas procesu kā tādu. Salīdzinoši liels ekrāns un kombains ir aprīkots ar, kad kombainā navigācijas sistēma ir gatava darbam, lai viņš strādātu autopilota režīmā. Audio sistēma ir, kondicionieris ir, beņķis ir, te ir kaut kāda kastīte, glāžu turētājs ir šeit. Priekš lielās kolas buņus, kā jau kārtīgam amerikānim, ja? Kabīne šeit mums ir krietni lakoniskāka, bet var jau būt, ka tas ir tieši tā, kā tam ir vajadzīgs būt. Nu, ko tur ņemt un piepačkāt ar visādām podziņām. Tas tikai novērsīs no galvenā darba. Ja nu kāds ir sevišķi liels gaismas mīlis, tad arī šeit varu pateikt, ka arī šim kombainam vēl LED lukturi, LED lampas nav saliktas, arī ir diodnieces, tā kā, nu, šajā sakarā, ja nu kādam dikti tiešām gribās, tad no laika, protams, ka to var ņemt un arī sākt mainīt. Maza piebilde. John Deere S785i 2018. gada pa 270 000 eiro.